Turisti, vērojot Oslo 160 gadus veco karaļa pili, nemaz nezina, ka valdības jaunajā budžetā ir iekļauts neparasts temats. Ap 112 miljonu kronu, tas ir ap 10 miljonu latu, ir jāvelta jaunam karaļpils jumtam. Lai gan pirms gadiem 10 pabeigta pils izšķērdīga rekonstrukcija, lielais jumts nav nomainīts un, kā izrādās, bieži tecējis. Nākamgad tam tikšot darīts gals. Naudu tautai karaļpārim remontam nebūs jālūdz, bet Oslo un citu pilsētu ielās jau tāpat savairojušies ubagotāji. Vadošā tiesnese Hanne Sofija Grēve tāpēc pieprasa aizliegt Norvēģijā ubagot ārzemniekiem un aicina izmeklēt, vai lūdzēja nav cilvēku kontrabandas upuri. Likumu, kas aizliedz ubagošanu, atcēla pirms 4 gadiem, un tagad policija var ierobežot tikai agresīvus lūdzējus, kas nekaunīgi uzmācas gājējiem. Tikmēr dabas resursi pašiem norvēģiem ļauj turpināt dzīvot samērā pārticīgi. Šomēnes firma Statoil Norvēģu jūra atklājusi jaunu gāzes atradni, bet operators Det Norske jaunu lielu naftas atradni Storklakenā. Norvēģi lepojas nevien ar ogļu ūdeņražu, bet arī ar jūras produktu ražu. Pērn Norvēģija eksportēja 2,6 miljonus tonu jūras zivju un vēžveidīgo par 45 miljardiem kronu, tas ir 4 miljardiem latu, lielākoties uz Franciju un Krieviju. Bet vienu ūdens būtni Norvēģi gan saudzētu, to sacījis arī karalis. Viņi ir pārliecināti, ka Norvēģijā ir sava nesija. No sendienām Kalnu ezerā izdzīvojis čūskai līdzīgs milzu ūdensbriesmonis ar aļņa vai zirga galvu. Viņi tam devuši vārdu Selma. Nu jau gadus 250 ļaudis teica, ka redzējuši lielu čūskveidīgu radījumu kalnos iespiestajā Seljordas ezerā vai arī ieslīdam tajā no piekrastes klintīm. Dzīvnieka garumu min no 2 līdz 3 līdz 30-40 metriem. Pēc Norvēģijas mērogiem ezers ir pasekls 50 līdz 70 metri, dziļākā vieta ap 150. Tas ir 14 km garš un 1,5 km plats, bet zinātnieki lēš, ka milzu jūras čūskai vai tās ģimenei tomēr būtu grūti tajā rast pietiekamu pārtiku. Pie tām ezers nepastāvēja pirms 10 000 gadu, jo tā vietā bija ledus. Pretēji šiem argumentiem vietējie un turisti aizvien biežāk Seljorda ezerā novēro savādas kustības. Masu interesi uzkarsēja arī Discovery kanāla apgaismotā ekspedīcija 1998. gadā. 12 ekspertu komanda no vairākām valstīm ezerā izlika milzīgu murdu Nesijas māsītes noķeršanai. 2 nedēļas pētnieku komanda 6 metrus garo murdu piepildīja ar dzīvām zivīm un ar plosta palīdzību pārvietoja dziļākajās vietās, kur cilvēki esot redzējuši selmu, taču bez rezultāta.